Par lūkšanu. Par lūkšanu tādā brīdī, kad tu kaut ko cieti, ka tev ir grūtības, ka tev ir cīņas. Par lūkšanu, uz kuru Dievs atbild. Par lūkšanu, kur Dievs ir paredzējis svētību. Bet ir divi gadījumi. Vienā gadījumā tā lūkšana pielīp un paliek. Otrā gadījumā tā lūkšana strādā īsu laiku. Kaut kāds posms, teiksiet, labi, daudzi gadi, bet reāli viņi nestrādā uz visu posmu. Viņi kaut kādā brīdī zaudē savu spēku. Un zaudē nevis tāpēc, ka Dievs būtu aizmirsis, bet tāpēc, ka cilvēki neņem vērā to, kas viņiem ir jādara. Un reizēm cilvēks saka, jā, man Dievs palīdzēja, bet pēc tam tas viss atgriezās atpakaļ un palika grūtāk, sliktāk vai vēl kaut kā. Tā tam nav jānotiek. Bībele nav paredzējusi, tā tam nav jānotiek. Ir jānotiek savādāk, ja Dievs tevi svētī, tā svētība pielīp un paliek. Salmanam savā pamācībās ir rakstīts, ja Dievs kādu svētī, viņam bez viņa īpašām pūlēm ir un vairojās. Ja Dievs kādu svētī, bez īpašām viņa pūlēm, viņam ir un vairojās. Un es jums šodien vispirms lasīšu no 1. laika grāmatas, no 5. nodaļas. No 1. laika grāmatas 5. nodaļas, no 18. līdz 22. pantam. Šis ir diezgan garlaicīgs posms Bībelē, jo 1. laiku grāmatā ir uzskaitīti Izraēla radu raksti, burtiski cilts koks. Un viņš ir nevis zīmēts vizuāli, bet rakstīts ar vārdiem, un visi vārdi pilnīgi sveši. Tur nekur nav rakstīts, un Agris dzemdināja Mārku un Filipu, jā, es saprastu, bet te tādi visādi kaut kādi Būza, Jahdo, Ješišaja, Mihaela, to es vēl sapratu, bet tad Jāroaha. Es vispār pat izrunāt nevaru, ja? Bet tie ir visi Izraēla cilts tēvu vārdi sarakstīti, kā viņi tur, kur tur, kas viņiem, dažiem tie vārdi vispār ir. Tā kā viņi nebūtu latvieši. Piestiešiet, Eb-Jasafs. Iedomājieties, ja jūs savu dēlu nosauksiet par Eb-Jasafu, viņš, kad pieaugs, viņš jums pateiks, es tev tādu safu papu pastāstīšu. Ja? Tajā laikā tas bija acīm redzam cienījams vārds, ja? Jo jūs jau esat pamanījuši, ka vārdi tautā no tautas uz tautu atcerās, ja? Atšķirās. Es kādreiz strādāju drusciņu celtniecībā, es zinu, ka dažiem liekas, ka es nemūžam neesmu strādājis, bet bija tāds laiks, ka es strādāju ar betonu un cementu. Un man strādāja kopā Moldavs. Godīgi sakot, es viņu īsti ciest nevarēju, jo viņam bija niķis, zin kā, veciem večiem ir niķis, ja darbā ar viņiem kopā strādā jaunāks, tad viņi visu laiku mēģina viņiem, uzkraut darbus, ko paši negrib darīt. Es biju pieklājīgs un es viņus sūtīju tik tālu, cik vien viņus var aizsūtīt. Viņiem tas, protams, nepatika, jo viņi bija Moldāvi, garīgi un vēl kaut kādi, un mēsli viņi bija, bet lai Dievs viņiem piedod. Un viņš man visu laiku sauc par ērkšķogu, jo Moldāvu valodā Agris tā esot ērkšķoga. Kaut viņam ērkšķogas visu mūžu būtu, ja? Tā kā vārdi atšķirās. Es gan zinu, ka mans vārds latīņu valodā, man liekas, ģenitīva locījumā nozīmē, ka es piederu laukiem. Jo tas nāk no kā cēlies agro. Jā, agris, esot ģenitīvu locījumā, nozīmē, ka es esmu tāds, kurš pieder laukam, un tas jau ir labi. Ja? Latviešu valodā tas nozīmē, ka es esmu agrāk par visiem tur, kur pārējie vēl grib nokļūt. Tas ir vēl labāk. Aleluja. Bībeles valodā tas nozīmē, ka agri no rīta sievas nāca pie kapa. Mans vārds ir pieminēts pie Jēzus augšām celšanās. Tas ir vēl labāk. Amen. Viss kārtībā, paldies. Es gan nezinu, ko mamma domāja, kad viņa man tādā vārdā nosauca. Viņa laikam domāja, ka es pagru piedzimu, bet... Un modris droši vien piedzima uzreiz ar acīm vaļā un gatavs cīnīties. Ja? Šausmas. Kur mans predīts palika? 1. laika 5. nodaļa no 18 līdz 22. Neatkarīgi no tā, kā mēs piedzimstam, neatkarīgi no tā, kā mūs tur tēvs vai māte nosauc, visu izšķir tas, kā mēs savu dzīvi vadam ar Dievu. Un šeit ir vairākas ciltis un viena puscilts, kura mēģina un cenšas iekarot to zemi, ko Dievs viņiem ir devis. Burtiski, Dievs viņiem ir apsolījis, saka, ejiet, ņemiet, bet viņiem ir jāpieliek pūlis. Un skaties, kas noriek. 18. pants. Un Rūbena dēlu un gadiešu un Manasas puscilts, varonīgu karotāju, kas varēja nest lielo vairogu un zobenu un šaut ar loku, bija kaujā apmācīti. Tādu bija 44 760, kas gāja karā. 44 760, kas gāja karā. Un tie karoja pret hagariešiem,
un pret Jeturu, Nafišu un Nodabu izrunāja. Paldies Dievam, tas jau ir brīnums. Un tiem tika sniegta palīdzība. Un viņu rokās tika nodoti hagarieši un visi, kas bija ar tiem, jo viņi bija kaujas laikā piesaukuši Dievu. Iegaumē šos vārdus. Kaujas laikā piesaukuši Dievu. Un viņš ļāvās pielūgties tāpēc, ka viņi uz viņu paļāvās. Es jums teicu, ka ciešana un smagos brīžos ir jāpiesauc Dievs, un Dievs uzklaus, un Dievs dzird, un Dievs palīdz. Viņi tad pievāca kā laupījumu hagariešu ganāmos pulkus. 47,000 ar kapekām onkoļu savāca. 50,000 kamieļu. Es pat nezinu, cik tas daudz ir. 250,000 sīklopu un 2,000 ēzeļu. Tos varēja neņemt ēzels. Un 100,000 vīru. 40 ar kapekām sakāva 100,000 vīru. Un tur bija daudz kritušo, jo karš bija no Dieva. Un tad tie apmetās viņu vietā līdz izvešanai. Burtiski, viņi iekaroja to vietu, viņi sāka tur dzīvot. Kaujas laukā. Jūs reti, kad meklēsiet palīdzību, ja jums iet viss kārtībā. Amen? Ja es kaut ko atceros vēl no militārām lietām, kaut gan neesmu nekad bijis ģenerālis, ja, man kaut kādas svītriņas bija uz pagonām virsū, un kad es braucu mājās, tad braucot mājās, piedodiet, es nemīlēju padomju armiju tik ļoti, es atbraucu mājās Graždankā, tie, kas saprot, kas tas ir, ja. Es neatbraucu formā, godu vārds, ja. Tas tā kā nodevība, un mans baterijas komandieris teica, Āgris, es tev uztaisīju par to, un tu brauc mājā Graždankā. Starp citu, es atbraucu mājās botās, kuras es zināju, ka man draugi bija nozaguši. Pa lētu naudu nopirku no viņiem, jo viņiem vajadzēja naudu. Jūs zināt, kas tās ir vienīgās botas, kuras es esmu pazaudējis un nezinu, kur viņas palika. Goda vārds, es tajā laikā biju kārtīgs pagāns. Vienīgās botas, kādas tās bija kādreiz Kievā ražoja Adidas. Kievskie ģedās. Vienīgās, kuras ir pazudušas, kuras nezinu, kur ir. Pārējās esmu noplējis, novalkājis vai izmetis, tās ir vienīgās, kuras pazud. Zaktai mantai svētība nenāk, pat ja tu nopērci. Nevajadzēja pirkt, es zināju, ka viņas ir spērts. Man šķoms nospēra, kurš pēc tam strādāja Krievijā, konkrētajā pilsētā. Zināt par ko? Milicijā. Es nemeloju, godu vārds. Viņš jau ir pensijā. Godu vārds. Izmeklētājs, zaglis ķēra. Goda vārds. Моя милиция меня бережет. Tā ir reāla situācija. Kaujas laukā viņi piesauc Dievu, un Dievs viņiem palīdz. Jūs nekad nemeklēsiet papildus spēkus, ja jūs uzvarat. Jums nevajag rezerves. Ja ir atlikts kaut kur rezerves, ja ir vajadzīga palīdzība, viņi ir vajadzīga tad, kad jūs sākat ciest sakāvi, ka jums ir vajadzīga palīdzība. Ja jūs baigi labi uzvarat, ja, tad jūs pabļaujat puikām, lai nāk palīgā sadot visiem kārtīgi pa kaklu. Bet ja viņi piesauc to kungu, tas nozīmē, ka viņiem negāja viegli. Tas nozīmē, ka viņiem bija grūtības. Un teiks, Dievs viņiem ļāvās pielūgties, un Dievs viņiem palīdzēja. Burtiski debes tēvs viņiem palīdzēja. Es jums kādreiz esmu stāstījis par cilvēkiem, un es godu vārdu šo cilvēku vairāk draudzē neesmu redzējis, neatceros, varbūt kādreiz pa kluso ir bijis. Un patiesībā ir bijuši vairāk tādi cilvēki ienāk šeit baznīcā, un saka, mācītāji, vajadzētu aizlūgt Dievu, vai kā viņi man tur sauc. Jā, viņi man nepazīst, viņi saka, mācītāji, aizlūdz Dievu, man nav darba, man nav tas, mēs aizlūdzam Dievu, pēc kāda laika skatos, cilvēks strādā. Bet tā ir aizņems darbā, ka es mēģinu pasveicināt. Latvieši vispār ir dīvaina tauta. Es jums pateikšu, ja es jūs uz ielas sveicinu, man no jums neko nevajag, es vienkārši sveicinu. Latvijas ir pilnīgi tā kā slims, viņam liekas, ja viņu sveicina, tad viņš jau jums parādā kaut ko. Pilnīgi, es vispār nesaprotu. Un cilvēks jau, un vairāk uz baznīcu nenāk, zin kāpēc? Viņš saņēma savu palīdzību. Viņam bija cīņa, viņš piesauc Dievu un Dievs viņam palīdzēja. Bija kāds kungs, kurš atnāca šeit par viņu aizlūdz Dievu, viņš dabūja darbu pēc kāda laika. Es nezinu, cik pagāja, mēnesis vai gadi, noteikti pagāja daudz mēnešu vai pat pāris gadi pagāja. Viņš atnāk un viņš saka, kāda ir bijusi situācija. Patiesībā viņš ir nokodis pāris dienas vai pat vairāk, atnāca uz darbu un šefs viņam saka, vai nu tu tinies vai viss kārtībā. Viņš saka, tas šefs man salamājas, ar viņu salamājos, pielūdz Dievu vēlreiz, lai dabūnu citu labāku darbu.
Es uz viņu skatījos, es domāju, vecīt, es teicu, nē, es nelūkšu. Tu kā izlīgst ar priekšnieku. Viņš saka, es dabūnu. Ko tas notiek? Viņi piesauca Dievu kaujas laukā un Dievs viņiem palīdzēja. Kāpēc es jums stāstu par šādiem gadījumiem? Kāpēc es tevi brīdinu? 5. nodaļā 25. un 26. pants. 5. nodaļā 25. un 26. pants. Kas notiek ar tiem, kas piedzīvoja uzvaru? Ja viņi neturpina kalpot Dievam, es brīdinu. Tie, kuri piesauca Dievu, kuri meklēja Dievu palīdzību, kuri gribat, lai Dievs jūs svētī. Dievs jums var palīdzēt un Dievs svētī. Bet pienāk brīdis, kad Dievs sagaida, ka turpinās viņam uzticēties. Un kas notiek, ja cilvēks neuzticās Dievam? Bet viņi lauza uzticību savam tēvu Dievam. Bet viņi lauza tās pašas ciltis, kuras uzvarēja, kurām Dievs palīdzēja, bet viņi lauza uzticību savam tēvu Dievam un netikli dzinās pakaļ šīs zemes iedzīvotāju dieviem, ko Dievs viņu priekšā bija izdeldējis. Tad Izraēla Dievs modināja. Skatieties, kauja notiek, viņi cīnās, viņiem jāuzvar pretinieks. Viņi saka, Dievs palīdzi! Un Dievs viņiem palīdzi. 40 ar kapēkām tūkstoši cilvēku sakauj 100,000 karaspēku. Viņi uzvar, viņi iegūst šo zemi un viņi ir uzvarētāji, jo viņi piesauca Dievu. Tagad šis pats Dievs, kurš viņiem deva uzvaru, pagriežās un atsūta viņiem ienaidniekus, un silsīši tālāk. Atsūta viņiem, viņi ieguva pretinieku Dievu, to pašu Dievu, kas viņiem bija palīdzējis, viņš nostājās pret viņiem. To pašu Dievu, kas viņiem bija palīdzējis, viņš nostājās pret viņiem. Tad Izraēla Dievs modināja Asuras ķēniņu fūla garu. Un Asuras ķēniņš, arī iedomājieties, kā viņi angliski lasa fūlu. Asīrijas ķēniņš, muļķis, ja? Es teicu, kā vārdi mainās. Asīrijas ķēniņu fūla garu un Asuras ķēniņu Tiglat-Pilesara garu. Un tie aizveda gūstā rūbeniešus, gadiešus un manas puscildi. Un viņi noved tos uz Halahu, uz Haboru un Haru un līdz pat Gozanas upei. Nu, kāpēc nevarēja būt Platona vai Lielupa, es nezinu, nevar izrunāt. Līdz pat šai dienai. Redzi, ko es tev stāstu? Tu saki, Dievs tev nekad nedos grūtības, jo tu viņu piesauc un viņš tev palīdzēja? Muļķības. Dievam nevajag vienkārši, lai tev būtu mājās sardels vai 3 liek desasluņķi. Dievs zina, ka ja tu paliksi bez viņa un sāks kalpot citiem dieviem, ja pagriezīs muguru Dievam, tu mirdams mirs un tu aizies bojā, jo nav dzīvības ārpus Dieva. Nav dzīvības ārpus Dieva. Dievs ir dzīvības devējs. Ja tevī nav dzīvība, ko ir devis Dievs, tad tu mirdams mirsi. Un trakākais ir tas, ka tu nevari tikt vaļā no savas dvēseles. No dvēseles nevar tikt vaļā, jo dvēsele ir nākusi no Dieva. Viņa ir nākusi no Dieva, gars ir nācis no Dieva, jo Dievs iepūta Ādamā un no Ādama, no vienām asinīm ir cēlušies visi cilvēki. Tu nemūžam nebūsi tik beigts, lai pārtrauktu apzināties savu eksistenci. Tu vienmēr būsi pietiekami dzīvs, lai zinātu, ka tu esi dzīvs. Teiks, Āgrit, jūs man neapraksiet, mēs tev apraksim, nav nekāda problēma, tikai uzsauc mīlestību, lai mums ir ko paēst pēc labu darbu. Apraksim, nav problēmas, bet tavs gars un dvēseli, mēs to nevaram aprakt. Gars un dvēseli nav norokam, to nevar norakt, bet tu vari norakt savu dzīvi. Jo tad, kad tu piesauc Dievu, tu pagriez viņam muguru, saka, Dievs man svētīs vienalga. Gribat piemēru? Izraels savā laikā gāja iekarot apsolīto zemi. Viņi dodās uz apsolīto zemi, lai iekarotu un aiziet izlūki. 12 izlūki atnāk, 2 no viņiem ir ar smadzenēm, pārējie ir ar bailēm. 2 saka, Dievs var dot šo zemi. Dievs var. Tur gan ir milži, bet nav problēmas. Mēs varam. Dievs palīdzēs. 10 saka, tur ir milži. Tā zeme apēd savus iedzīvotājus. Mēs nevaram. Un viņi visai tautai izstāsta, ka viņi nevar. Dievs saka, jūs varat, viņi saka, mēs nevaram. Dievs apskaišās un saka, tāpēc, ka viņi teica, ka viņi nevar, lai viņi neiet. Es viņus nevedīšu. Viņi nomirs tūkstnesī un jaunā paudze ieies. Viņi saka, kā? Tā nevar būt. Mēs iesim. Dievs saka Mozum, tu pasaki viņiem, lai viņi neiet. Tu pasaki, lai viņi neiet. Es viņiem teicu iet, viņi teica nē. Viņi lecās pret mani, lai viņi neiet. Būs slikti. Bet mēs Dievam varam pierādīt. Mēs tūlīt piespiedīsimies, mēs tūlīt.
Un Dievs pieļāva, ka viņus sakāva un viņi bēga. Jo viņi bija pagriezuši muguru Dievam. Viņi bija pagriezuši muguru Dievam. Izraēla ciltis, 2 ciltis un pusciltis, iekaroja zemi, tāpēc, ka Dievs viņus svētīja. Dievs viņus svētīja, jo viņi piesauc Dievu. Bet viņi atgriezās prom no Dieva, burtiski pagrieza viņam muguru, atpakaļ pie elkiem, un Dievs viņus aizsūtīja gūstā. Viņi to uzvaru, kas bija, viņi pazaudēja pilnīgi. To uzvaru, kas bija, viņi pazaudēja pilnīgi. Es savā laikā lasīju grāmatu, viņi saucās laikam Dieva ģenerāļi vai kaut kas tam līdzīgi. Un tur ir neviens cilvēks. Tur ir neviens cilvēks, caur kur rokām Dievs ir darījis apbrīnojamas lietas. Līdz negaidot viņu noķer pie stūres, viņš vada mašīnu dzērumā. Viņš mēģina kaut ko vilkt kopā. Tad viņš nomirst ar aknu vai nieru cirozi, nezinu, neesmu mediķis, nevar pateikt, kurā vietā cirozi, bet beigts viņš bija. Vai tāpēc Dievs viņam deva uzvaras, lai beigās viņu izmestu miskastē? Tas nebija Dieva plāns viņa dzīvē. Bet viņam, tam cilvēkam, kaut kur acīm redzot plāni mainījās. Viņš pagrieza muguru tam, kas viņu ir izglābis, un pazaudēja savu svētību. Viņš pazaudēja savu svētību. Es jums varu izstāstīt ātrā bankrota recepti, gribat? Pagrieziet muguru Dievam. Jūs teiksiet, man ir 2 limoni, es nespēju bankrotēt. Uztaisam eksperimentu. Pagriez muguru Dievam. Vienkārši pagriez muguru Dievam, apstīsimies. Nedara tā, man vajadzēs tev aizdot maizē. Man pašam garšo. Es nejokoju. Es nopietni brīdinu. Да я крутой, да у меня тачка, да ты чё, я с лимоном, мне пальцы веером. Tu tajā no palici viejeram, jo caur viņiem viss birst cauri. Varbūt laiks salikt lūkšanā, lai kaut kas tais rokās paliek. Nekas nav tik bezpalīdzīgs, kā krutobars Dievu priekšā. Nekas nav tik bezpalīdzīgs, kā krutobars Dievu priekšā. Laiks izlemt, tu kalpos Dievam, vai domās, ka tu esi varens. Tu kalpos Dievam, vai domās, ka tu esi varens. Ticība nav nīkuļiem. Jo vajag drosmi, lai uzticētos Dievam. Vajag drosmi, lai klausītu Dievam. Zakt un krāpties māk jebkurš, jo tas ir dabā. Grēcīgajā dabā to māk jebkurš, tur nevajag neko. Tur nevajag nekādu drosmi, ir tikai jāpakļaujas savai dabai. Iet un pārgulēt ar visu paģiezu 9 stāvenē var jebkurš, ir jāpakļaujas tikai dabai. Tur nevajag drosmi un varonību. To var izdarīt jebkurš mīkstais. Vajag iekšas, lai sekotu Dievam. Jo Dievs no tevis prasa lietas, ko tu nemūžam nespēj izdarīt. Šīs tautas aizgāja bojā, jo viņas neusticējās Dievam. Vajadzēja drosmi. Jūs teikt, agri kāda drosmi? Viņiem visapkārt bija tie, kas pielūdz elkus. Viņiem visapkārt bija tie, kas zemojās koka bluķu priekšā, zelta teļu priekšā, un viņi bija vienīgie, kur teica, nē, Dievs ir īstais. Jūs domājat, ir grūti kopā ar večiem garažā izšaut polšu? Jebkurš nīkuls to var izdarīt. Zini, kas ir grūti? Apstāties starp večiem garažā un pateikt, veči, es vairāk nedzeru. Un viņi saka, kas tu mīkstais? Sieva neļauj. Noķēri gastrītu. Jebkurš mīkstais var iedzert polšu ar večiem garažā. Vajag iekšas, lai pateiktu, es kalpoju Dievam, un es to nedarīšu. Jebkurš mīkstais var uzkāpt vecenē, kur pati ver kājas vaļā. Vajag iekšas, lai pateiktu, es ar tevi negulēšu. Jūs nonāksiet verdzībā, ja pagriezīsiet muguru Dievam. Jūs nonāksiet verdzībā, ja pagriezīsiet muguru Dievam. Mācītāji, tu mūs biedē. O, nē, es mēģinu glābt tavu dzīvību. Grēka alga ir nāve.
Tie, kas mīl un runā mēlus, debesu valstību neiemanto. Es sākumā teicu, ka tavu garu un tavu dvēseli es nevaru aprakt kapos. Es varu sludināt tavos kapos, cik vien skaisti es gribu, bet tavs gars un dvēseli jau tajā brīdī, jau pirms tam jau stāvēs Dievu priekšā, un tev viņam vajadzēs atbildēt par tavu dzīvi, ko tiem teiks. Man sieva teica, nedzer, bet es par spīti, jo es esmu vecis. Un Dievs tev teiks, nevis par spīti, bet tāpēc, ka tu esi mīkstais, jo tā darīja visi veči. Tu vienkārši darīji to, ko darīja vēl miljons veču Latvijā. Izdari vienreiz kaut ko tādu, kas prasa drosmi, kas liek uzticēties Dievam. Jau sāk bailīgi palikt, man nesanāks. Es laikam visu mūžu atcerēšos cilvēku, kurš atnāca uz aizlūkšanu. Sievieti, diemžēl. Kādā vietā, kur bija savāk kopā visādi atkarīgie cilvēki, lai viņiem sludinātu Dievu vārdu, lai viņi varbūt iegūst brīvību Jēzu Kristu. Un es jums esmu stāstījis, es zinu, viņi iznāk priekšā. Es saku, par ko lūksim? Man ir draugs, viņi saka, es saprotu, tas draugs reizēm. Tikai īstiem večiem jau nav lielāka prieka, kā ēdot īstai vecenei pa purnu, pareizi. Alkohols to izdara ar cilvēkiem, viņi saka, vajadzētu lūgt, jo man tā kā, viņi saka, es ciešu no viņa, ja? Bet viņai uz sejas, kaut kā sievietēm ir tā, ka vīrietis var diezgan ilgi lietot alkoholu un viens to neredzēs. Sievietēm tā kā uzreiz tā. Un es viņai saku, bet es sejas redzu, es saku, jums pašai neko nevajag, ne, man neko nevajag. Un es būdams ļoti pieklājīgs jauns cilvēks, kā jūs zinat, nekad neesmu bijis nekaunīgs. Es viņai saku, pašai kā? Viņa saka, man problēmu nav. Bet, ja paņem, tad gan 2 nedēļas no vietas. Kas kalpo grēkam, ir grēka vergs. Man vienreiz viens mācītājs teica, viņš saka, mēs bijām kalpot Jelgavā nakts patversmē. Viņš saka, iedomājies, ko es ieraudzīju, mans klases biedrs. Mums kaut kā liekas, ka tie cilvēki, kurus mēs pazīstam, ir ļoti kulturāli. Viņš saka, mans klases biedrs. Ir vēl viena rakstu vieta, kur es jums gribu izlasīt šodien. Dievs ir labs tauta. Es neesmu dusmīgs, es esmu uztraucies. Jo šajā pašā zālē sēž cilvēki, kuri īsti nepieņem to, ko es stāstu. Halleluja. Debes Tēvs, Tev lūdzu Jēzu Kristus vārdā, mūžīgais Dievs. Kungs Jēzu. Halleluja, Dievs. Bībelē ir tāda raksturvieta, kurā rakstīts, ja jūsu grēki būtu sarkani kā asins, tie būs balti kā sniegs. Tev ir jāaizsūdz Tev pārkāpumu Dievu priekšā un jāprasa viņam piedošanu, viņš Tev piedos. Viņš Tev piedos. Viņš burtiski Tev piedos, viņš piedos Tev. Tā nav lieta nīkuļiem. Iegūt to, ko Dievs ir apsolījis, tas prasa drosmi. Bībele tā arī saka, jums vajag ticības drosmi. Ticības drosme, lai iemantotu apsolīto. Ir vajadzīga ticības drosme, lai iemantotu apsolīto. Debes Tēvs, Tev pateicos, kungs, svētīs Tavs vārds Dievs. Halleluja. Amen. Ejam tālāk pie 2. teksta. 4. nodaļa par Jabecu. Daudz jūs zinat par Jabecu, esmu lasījuši, vesela grāmata ir. Tas cilvēks, kas sarakstīja grāmatu par Jabeca lūkšanu, ja nemaldos, kļuva par miljonāru bez mazvai, jo grāmatiņa mazā tika pārdot tur entajos eksemplāros. Lieliska, laba grāmata. Es saprotu, ka arī tika smuks mārketings uztaisīts savā laikā, un varēja nopirkt krūzītes ar uzrakstiem, ar Jabeca lūkšanu, vai neesat redzējuši nekad, ne? Jums ir gadījies, tekstiem lieliska lūkšana. Izlasīsim Jabeca lūkšanu. 4. nodaļa no 9. līdz 10. pantam. 4. nodaļa no 9. līdz 10. pantam. Un Jabets bija vairāk godāts par saviem brāļiem, un viņa māte bija nosaukusi viņu vārdā Jabets, sacīdama, es viņu esmu sāpēs dzemdējusi. Burvis tāds, kurš izraisa sāpes, tāds, kurš ir ar sāpēm. Un Jabets piesauc Izraēla Dievu sacīdams, kaut tu man svētīdams svētīt un paplašināt manas robežas,
un kaut tava roka būtu allaž ar mani, un kaut tu mani pasargāt no nelaimes, un ka man nebūtu jācieš sāpes. Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis. Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis. Paskaties, kas pirms tam ir teikts. Un Jabets bija vairāk godāts par saviem brāļiem. Un Jabets bija vairāk godāts par saviem brāļiem. Vienīgā atšķirība, kas viņa dzīvi izmainīja, bija viena lūkšana. Viena lūkšana. Tas nozīmē, ka Jabets, ja viņš bija godāts vairāk par saviem brāļiem, tas nozīmē, ka viņa brāļu vidū viņš bija cienījams cilvēks. Brāļu vidū viņš bija cienījams cilvēks. Visa Bībele, ja jūs paņemsiet, lasīsiet pirmo laiku grāmatu, šeit lasīsiet, visu laiku piemin vārdus. Žānis, Pēteris, Milda, Mildas maz piemin, tur pārstāv vīrieši piemin. Un negaidot pie Jabeca, Bībele apstājās. Negaidot pie Jabeca, Bībele apstājās un paskaidro par Jabecu, ka viņš bija īpaši. Tur nav rakstīts, ka viņš kaut ko uzvarēja, ka viņš kaut ko iekaroja. Ir rakstīts, ka Dievs viņu svētīja. Amerikas tiesu sistēmā, vismaz filmās tā viņi rādīja, un viņi mēģina reizēm, protams, arī kopēt kaut ko no tā, kas notiek reāli, mūžīgais attaisnojums. Ja cilvēks ir noslaktējis pusciematu, tad parasti advokāts saka, jā, bet viņam bija grūta bērnība. Viņš piedzima mežā, dzīvoja mucā, pa spundi viņu baroja, vecāku viņu nemīlēja, suns viņam iekod kājā, kaķis uzčurāja uz sandalēm, viņš ir nelaimīgs cilvēks, vāveres ar riekstiem viņu apmētāja no kokiem, viņš ir pilnīgi nomocīts cilvēks, viņš nonāca ļaunā sabiedrībā, un jūs visi esat vainīgi, jo viņš dzīvoja sliktā rajonā, un jūs viņam nepalīdzējāt, un kad jūs klausties viņā, jūs priekšā sēž nevainīgs upuris. Žēl, ka viņš nošāva tikai pusi ciematu. Varēja šaut vairāk, jo ar tādu bagāžu kā viņam bija tiesības. Nē. Viņš nepazina Dievu, un viņā bija ļaunums. Tāpēc viņš izdarīja to, ko nedrīkst darīt. Viņš atņēma citiem cilvēkiem dzīvības. Bībele saka, slepkavība ir grēks. Amen. Jūs saka, slepkavība ir grēks. Jabets izraisīja sāpes savai mātei. Iedomājieties, mamma jums saka, ak, tu man sāpētājs. Katru dienu, ej sāpētāji, nāc pusdienās. Kā tu man nodarīji pāri, mīļais bērns, nāc šurp. Katru dienu viņam teica, ka viņš ir sāpju iemesls. Viņš nometās uz ceļiem un teica, debes tēvs, es gribu mainīt savu likteni. Es gribu mainīt savu likteni. Cik daudz jūs cieniet tos cilvēkus, kas katru dienu jums varētu nodarīt sāpes? No viņiem baidās, bet viņus neciena. No viņiem baidās, bet viņus neciena. Viņus labāk redz ejam nekā nākam, un visi vēl viņiem ātru nāvi. Kaut tu kājas atstiep. Es zinu, ko es runāju. Es 90. gados strādāju kooperatīvā. Daži no tiem lisikiem vēl tagad staigā pa Jelgavu. Daži ir pacēlušies, daži ir nodzērušies. Kā nu kuram gadījās? Pacēlušies, es domāju, tajā viņu hierarhijā, ne jau dzīvē. Un sāpju iemesls nometās uz ceļiem un teica, Dievs, es negribu būt tāds. Iedomājieties, cik sāpinātam ir jābūt, ja māte jums iedod tādu vārdu. Pirmais dēls Pāķis. Pāķi, nāc mājās. Paldies Dievam, mana māte man par agri nosauca, zin kā? Es jau nezinu, kas viņai pa galvu grozījās. Marku mēs nosaucām par Marku tāpēc, ka tad, kad viņš piedzima, es dzīvoju Maskavā un es sievai sūtīju vēstules, tur vajadzēja līmēt virsū Markas. Nē, tā nav taisnība, bet mēs tā jokojām ar sievu. Mēs par viņu vārdu diezgan ilgi strīdējāmies, mums bija atšķirīgas domas, man bija viens vārds prātā, viņai bija cits vārds prātā. Tu gribi mainīt savu likteni? Tu gribi mainīt savu likteni? Es pirmajā runas daļā teicu, ka tie, kas mainīja savu likteni un iegūst sev zemi, kur dzīvot, viņi diemžēl šo izmaiņu pazaudēja. Viņi diemžēl šo izmaiņu pazaudēja, jo viņi atkrita no Dieva. Pirmā daļa ir svarīga, tev ir jāzina. Ja tu gribi mainīt savu likteni, tev ir jāapņemās ne tikai ar vienu lūkšanu, bet jāapņemās savu vaigu pievērst Dievam un sekot Dievam.
Ja tu gribi mainīt savu likteni, neatgriezeniski, gribi mainīt savu dzīves ceļu neatgriezeniski, ir jāpievēršās Dievam. Bet ir jāizlem, ka tu staigās ar Dievu un negriezīs viņam muguru. Jo Bībelē Jēzus kādā veidā cilvēkam teica, viņš teica, ej un negrēko vairs, lai tev nenotiek vēl ļaunāk. Izraels pazaudēja savu svētību. Izraēlam bija zeme, Izraēlam bija pilsētas, Izraēlam bija mājas, bet Izraels pagrieza muguru Dievam, un viņš aizgāja projām. Ciešanās un sāpēs piesauca Dievu, un Dievs viņiem palīdzēja. Ciešanās un sāpēs piesauca Dievu, un Dievs viņiem palīdzēja. Bet, lai saglabātu uzvaru, ir jāturpina kalpot Dievam. Amen! Mēs tūlīt lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Un likteni var mainīt. Liktenis pat nav bībelisks vārds, tas vienkārši tāds cilvēks vārds. Ir pilnīgi vienalga, kā tev mamma ir nosaukusi. Mums kādreiz skolā bija lieliska skolotāja, vienīgā, kas man reāli iemācīja angļu valodas gramatiku, vismaz nedaudz. Bremze. Mēs viņu saucām par pedāli. Nu, tāda bija iesauka aiz muguras. Jūs domājat, tam ir liela nozīme, kā mēs viņu saucām? Vai kāds uzvārds? Man uzvārdu neviens nemāk uzrakstīt, vienalga, es pats nemāk uzrakstīt. Mums visiem radiem katram ir atšķirīgs uzvārds. Radi gan to nezinu, bet tas ir ar nolūku, lai viņi nevarētu pretendēt uz mantojumu, ko es atstāšu. Tur ir savu vildību. Jūs domājat, tam ir nozīme? Ka man, kuram nav slinkums, prasa, kur jūs to galotni dabujāt? Ķēvičs. Tāpēc, ka manam vecam tēvam bija ozols un savu ķēvi viņš sēja pie ozola. Tāpēc esmu ozoliņ ķēvičs. Vai tam patiešām ir nozīme, kā tevi sauc? Ja es būtu dzimis savādāk, ja man būtu cita vecāka, ja es būtu citā vietā, ja es būtu, atgriezies pie Dieva. Pietiek čīkstēt par izcelšanos, par pagātni, par cēloņiem, par iemesliem. Pievērsies Dievam. Saka, agri, un kas notiks? Bija opīts bez bērniem. Par Ābrāmu sauca. Pie viņa atnāk Dievs un saka, vecīt, tev un tavai omei būs bēbis. Un Bībele saka, un Ābrāms smaidīja. Viņš nodūra galvu un smaidīja, jo viņam likās neticami. Sāra bija drosmīgāka, tā zviedz atklāti. Bībele saka, un Sāra smējās. Pasakiet savai 80-gadīgai omei, omī, tev būs bērns. Viņi jums ar pannu nosvētīs. Viņi saka, tu man nāvi vēli! Bet tas ir Bībelē rakstīts, ka viņi smējās. Un bērna nav. Un Ābrams sāk uztraukties. Viņš saka, ko darīt? Un sieva saka, klausies, davai. Tajā laikā bija vairākas sievas. Viņš saka, ev, klausies, zin kā, ķīmija vēl nestrādā, zinātne nav tik attīstīta. Ņem manu kalponi, viņa dzemdēs uz maniem ceļiem, manā klēpī, un tas būs mūsdienās teiktu, surogāt bērns. Nē, īstais bērns no surogāt mātes, labi ir. Un viņi tā izdara, bet atnāk Dievs un saka, vecīt, vai es tev neteicu, ka tu esi cits cilvēks tagad? Un zini, ko Dievs viņam maina vārdu. Viņš saka, tu neesi Ābrāms, tu esi Abrahāms. Bet nekā vēl nav. Un Dievs saka, nākošais gadu ap šo laiku Sārai būs bērns. Un tā veceņa ņem un piedzemdē. Viņai varēja būt ap 90, visi procesi ir apstājušies. Abrahāms ir vecs un notiek brīnums, jo zini, kas notika? Abrahāms uzticējās Dievam, Bībelē ir rakstīts. Viņš uzticējās Dievam, un Abrahāms negrieza muguru Dievam. Abrahāms turpināja sekot Dievam, kur Dievs viņu vadīja, un Abrahāms kļuva par svētību. Un Bībelē ir rakstīts, un tavā dzimumā būs svētītas visas tautas. Zini, kāpēc? Jo Abrahāms uzticējās Dievam. Bija zvejnieks. Peķka no zvejnieka ciema. Jūs zināt, kas ar viņu notika?
Viņš satikās ar Jēzu. Viņš satikās ar Jēzu. Viņš saka, tu esi Pēters, un uz šīs klinces es celšu savu draudzi. Tur ir vārdu spēle. Tur ir vārdu spēle. Ka viņa vārds nozīmē, ka viņš ir vienkārši akmens. Nu tā nekas. Dievs saka, nē, tu esi klints, un es uz tevis celšu savu draudzi. Dievs uzcēla savu draudzi. Mēs joprojām te esam. Zini, kāpēc? Jo Pēters uzticējās Dievam. Viņa liktenis izmainījās. Jo viņš vienu dienu izkāpa ārā no savas laivas un teica, kungs, es gribu sekot tev. Un apzīmējot to, ka viņa liktenis ir izmainīts, viņa ceļš ir izmainīts, Dievs nomaina viņam vārdu. Jūs teikat, Agri, man jāmaina vārds? Nē, tev nav jāmaina vārds, nomierinies. Saka, jūs man pirmdien visi stāvēsiet rindā pie pilsoņa migrāciju lietu pārvaldes vai kā viņi sauc un mainīsiet vārdu. Ne par to ir runa. Bet Jēzum Kristum ir dzīves ceļš priekš tevis. Dievam ir uzvaras, kuras viņš ir paredzējis tev dot. Agri, ko darīt? Es jau visu laiku stāstu, ko darīt. Sāc piesaukt Dievu savā kaujā. Sāc piesaukt Dievu savā kaujā. Un Dievs tev dos zemi. Agri, ko darīt, kad Dievs man būs devis to, ko es gribu? Un Bībele rakstīs, un Dievs deva Jabecam to, ko viņš lūdza. Un cilvēks, kuru sauca, to es sāpe, kļuva par cilvēku, kuru cienīja. Jo viņš uzticējās Dievam. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Es nezinu, kādas ir tavas kaujas. Es nezinu, ar ko tu cīnies, par ko tu cīnies, kas tevi satrauc, kas tev neļauj uzticēties Dievam pilnībā. Un šeit ir divas cilvēku kategorijas. Vieni, kuri kalpo Dievam, un viņiem dzīvē ir vienkārši grūtības. Burtiski vēlns uzbruk, jums ir sarežģījumi, jums ir vajadzīga palīdzība kaujas laukā, burtiskā šīm ciltīm. Burtiskām šīm ciltīm saka, Tēvs palīdzi man. Un Bībele saka, un Dievs viņiem palīdzēja, viņi ieguva uzvaru, viņi ieguva laupījumu. Bet tad, kad Dievs tev ir palīdzējis, dod godu Dievam un kalpo viņam. Tad, kad Dievs tev ir palīdzējis, dod godu Dievam un kalpo viņam. Ir daļa arī cilvēki, kuri īsti nezina, kā viņi grib kalpot, kā viņi negrib kalpot. Ir laiks izšķirties. Ir laiks izšķirties. Ir laiks ļaut Dievam izmainīt to, kā tevi sauc. Jūs teiksiet, Agri, man būs cits vārds? Jā, tev būs cits vārds, tev sauks par Dievu bērnu. Kas es esmu tagad? Nu, Bībele saka, ka tu esi pazudis grēcinieks, miris savos grēkos. Āmen. Kā tu drīkst tā teikt? Es citēju Dievu, ja tev nepatīk, runā ar viņu. Jūs man teiksiet, es tev pašu tūlīt aizsūtīšu pie Dieva. Tad vienkārši pātrinās man nonākšanu tur, kur es gribu nonākt. Vairāk neko. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Es apliecinu, ka ar Dievu ir uzvara par jebkuru lietu, ar kuru tu cīnies. Dzirdi mani? Dievam ir uzvara par jebkuru lietu, ar kuru tu cīnies. Bet šī uzvara nevar nākt savādāk, ka tam, kas cīnās, ir jāpiesauc Dievs. Tev ir jāpiesauc Dievs tavās cīņās. Un tad, kad Dievs tev dod palīdzību, tev ir tā kā Abrahamam, tā kā Jabecam jāturpina sekot Dievam. Jūsu uzvaras un zaudējumi nav atkarīgi no tā, cik jūs esat gudri, bet no tā, ar ko jūs kopā ejat. Tu velc uz to, ka jāiet ar Dievu, es nevelku, es spiežu. Ja kāds nav pamanījis, es nevelku, es spiežu. Debes Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību un svētību, Dievs. Halleluja, Dievs. Halleluja, Dievs. Halleluja, Dievs. Mīļie, es zinu, ka es esmu runājis ar skarbiem vārdiem. Es zinu, ka es esmu runājis ar skarbiem vārdiem. Jūs teiksiet, ka tā nevar. Var un vajag. Jēzus savam mīļajam Pēterim teica, atkāpies no manis Sātan. Es nevienu šeit nenosaucu par velnu. Nevienu. Tā kā vārds ir bijis laipns. Vārds ir bijis laipns. Nevajag meklēt attaisnojumus. Bet es gribu, lai tu apzinies un skaidri saproti. Vispirms ticīgiem cilvēkiem, mīļie tie, kas kalpoja Dievam pa īstam no visas sirds. Ja jums šobrīd nav kauja, viņa būs.
kaujām vajag gatavoties laicīgi. Jēzus teica, ja kādam nāk uzbrukumā, kāds ar lielu skaitu, viņam ir mazāk, viņam jādomā, vai viņš spēs ar viņu cīnīties. Šodien es tev aicinu, lai tu pieņem lēmumu, ka tu savā cīņā piesaugs Dievu. Un lūdzu uzreiz, ka tad, kad Dievs tev dod uzvaru, lai tu nepaliec lepns un turpini sekot Dievam. Tie no jums, kur esat neizlēmīgi un nevarat īsti izšķirties, kalpot Dievam, jā vai nē. Es tev šodien izaicinu. Maini savu rītdienu. Maini savu rītdienu. Ļauj, lai Dievs burtiski nomaina. Jā, tev apsaukās un izsmies un teiks baptists, svētais, muļķis. Jēzu viņu apsaukāja un teica, ka viņš ir no velna. Viņi izsmēja tavu kungu un glābēju, kurš samaksāja par tevi ar savām asinīm, lai tu būtu glābts, lai tev būtu piedot tavi grēki. Uz ko tu ceri? Es aicinu tevi cerēt uz Dievu šodien. Lai tu noliec malā visus savus grēkus un pārkāpumus un saka, kungs Dievs, es gribu tev piederēt. Debes Tēvs, tev pateicos, es svētīju tev ar no vārdu, mans Dievs. Es tev pateicos un svētīju tev ar no vārdu, mans Tēvs. Halleluja, Dievs. Halleluja, Dievs, Tēvs. Halleluja, Dievs. Mēs darīsim tā, mīļie cilvēki. Mēs darīsim tā, mīļie cilvēki. Mēs pielūgsim Dievu. Mēs pielūgsim Dievu. Viss ņem līdzi. Mēs pielūgsim Dievu. Un kamēr draudze pielūdz un slavē Dievu, tu prasi Dievam tās lietas, par kurām es šodien runāju. Tu prasi Dievam tās lietas, par kurām es šodien runāju. Es zinu, ka Dievs ir runājis uz tavu sirdi. Un kamēr mēs pielūgsim Dievu, šīs lūkšanas laikā, es gribu, lai tie cilvēki, kuri jūtās kā kaujas laukā, kuriem ir savas cīņas jāizcīna, tu vari saņemt savu palīdzību tur, kur tu stāvi. Tev nav obligāti vajadzība atnākt šeit priekšā. Bet reizēm lielāka uzvara ir atnākt priekšā un parādīt, ka tev ir vajadzība. Nekā varonīgi, kā zaķpastalam, slēpties aiz beņķiem. Reizēm ir svarīgi piespiest to savu miesu kustēties un teikt, nē. Man patīk tas, ko daudz mācītāji saka, ja Jēzus varēja tavus grēkus nest cauri Jeruzālemē uz Golgātas krustu, izsmiets, apspļaudīts pa ceļam, kas tev kavē paiet dažus soļus, citu cilvēku acis priekšā, lai parādītu, ka man vajag Dievu. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki, bet tie no jums, kuri zinat, ka jums ir cīņas un kaujas. Un es zinu, ka tas ir grūti. Parasti, kad tu nāc priekšā, tad tev galvā uzreiz doma, tagad visi domās, ka man nežēlīga kauja, ka es esmu tas tur, kas pa 9 stāveni vazājās. Kāda tev daļa, ko viņi domās? Kāda tev daļa, ko viņi domās? Redzi, neviens no tiem, kas sēž šajā telpā, nevar mainīt tavu likteni. Pat visi kopā, neviens no viņiem nevar mainīt tavu likteni. Neviens no viņiem nevar ietekmēt tavu dzīvi tā, ka viņi sabrūk vai paceļās. Vienīgā persona, kas ir šajā vietā, kuram ir vara lemt par tavu un manu dzīvi, ir Dievs. Vienīgais viedoklis, kuram ir jēga, vienīgais vārds, kuram ir spēks pār manu dzīvi, ir Dievs un viņa vārds. Es varu gribēt mirdams, ja viņš saka nē, es to nedabūšu. Ja viņš saka jā, tas būs mans, pat ja visu pasauli pateiks nē. Vienīgais vārds. Dievs savu kungu tev būs bīties. Vairāk nevienu. Vairāk nevienu. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki, un tas ir tavs lēmums.